Op! Labdien, labdien! Es esmu melnais kvadrāts. Jā, parastais melnais kvadrāts. Bet es domāju, ka iekšā viņam noteikti kaut kas jābūt. Bet, ja uzzināt, vajag paskatīties tur. Paskatīt un ielist iekšā. Tad man vajadzas kociņš un tāds lineāls. Un tā kā pirmo reizi mēs ar jums satikamies, tad mums vajag sākt no sākuma. No sākuma mēs meklēsim tur burtu. Burtu A. Mēs paņemsim lineāli un nu re kāds liels skaists burts A, ļoti krāsains, cik daudz krāsu, un zaļā, un sarkana, un dzeltena, un violeta, bet var vēl pameklēt tur iekšā maziņu burtu A, noteikti tur viņam jābūt. Nu, re, kādi draugi, liels A un mazais A. Interesanti, cik daudz vārdu jūs zināt uz burtu A? Es zinu auto, autobus, austere. Bet var šitam A virsu uzlikt nelielu garumzīmi. Un būs pavisam cits burts. Pamēģināsim. Paņemsim atkal lineāli. Nu re, pavisam cits burts. Ā, liels un mazais. Un es uz burtu A zinu ābece. Ābele. Ābols. Nu re, kāds viņš ir burvju burts A. A. Citas valodas arī ir burts A, bet, piemēram, angļu valodā viņš skan citādāk. Viņš skan E. Animals. Animals. Apple. Re, kāds viņš ir burvju burts A.